Daudz man jautā, kāpēc tu strādā McDonald's. Tas galīgi nav ar žurnālistu saistīts. Ko tu tur intervē cilvēkus vai filmē kaut ko? Es saku, nē, es saku cilvēkiem komunicēju. Jo ikdienā tu saskaries tik dažādiem cilvēkiem, tu mazliet viņus sāc analizēt un atšifrēt. Un tas arī, kad tu redz daudzveidību un ar dažādām situācijām dzīvē saskaries. Man liekas, ka tas ir tālāk, kad es būšu žurnālists un intervēšu cilvēkus, tas man arī var ļoti labi noderēt. Un tas arī pozitīvs, kas šeit komunicēt ar cilvēkiem, es no viņiem saņemu enerģiju, un no tā man ir lielāks prieks strādāt. Es gribēju neatkarīgi no vecākiem, es gribēju pats sev, piemēram, McDonald's strādāt savas tiesības nopelnīju. Un tas jau ir tāds iegums, tāds gandrījums pašam par sevi, ka tā ir tava līdzekļa nopelnīta, un tu esi neatkarīgs no vecākiem, ka tu pats vari viņus izlietot, kā tu vēlies, nebūs jāatskaitās, tu atskaitīsi pats sev. Tā pamazām var virzīties, un nav varbūt svarīgi, cik tu ilgi strādā, bet cik tu ieguldi sevi, un cik tu atdodi, un cik tu augstu vēlies kāpt. Es domāju, tas novērtējums, ka nav tā, ka nāc un strādā, un vēlāk tu atnāc, paldies, un uz redzēšanos rekbūs tava alga un dodies mājās, bet tas, viņi raugās uz tevī malā, viņi vērtē, un viņi redz, ko tu spējīgs, un cik tu varbūt vēlies augstu kāpt. Para pa pa pa.